jebkurā vecumā, jebkuram dzimumam, var sakot, jebkuram pieaugušam cilvēkam, asinsspiedienam, ko mēs saucam par normālu, ir jābūt 120 uz 80. Ja teiktu ap to, nu tad nedaudz virs, nedaudz zem, bet vidējais skaitlis 120 uz 80 mm dzīvesudraba staba. Teorētiski būtu vēlams arī bērniem pārbaudīt asinsspiedienu. To noteikti ģimenes ārsts zinās izdarīt, īpaši, ja bērnam jau ir redzami riska faktori. Bet, ja runājam par pieaugušiem cilvēkiem, tad noteikti arī pusauģu vecumā būtu vēlams mērīt spiedienu, īpaši, ja bērns sporto, īpaši, ja slodze ir ļoti intensīva, jo nereti redzam, ka 16, 17 gados jauniešiem ir jau paaugstināts asinsspiediens. Bet teorētiski no 18 gadu vecuma, reiz gadā būtu vēlams pamērīt asinsspiedienu, jo īpaši tad, ja ir blakus riska faktori, piemēram, liekais svars, ja ir augsts holesterīns jau zināms, ja ir riska faktori, kas ir redzami jau arī ģimenē, kas varētu dot savu arī ģenētisku iedzimtību vai pārmantojamību. Jā, asinsspiediens tomēr prasa medikamentozu ārstēšanu. Īpaši tie pacienti, ko mēs redzam, tie ir pacienti, kuriem jau vairākus gadus ir bijis paaugstināts asinsspiediens. Un asinsspiedienu ir jāārstē ilgstoši un regulāri. Tas gan ir jāatcerās, jo zāles jādzer katru dienu. Mūsdienu zāles asinsspiediena ārstēšanai ir absolūti regulējošas. Es parasti stāstu saviem pacientiem, ka tie ir tie baltie plankumiņi, ko mūsu organisms pats nespēja. Tad to mēs piepalīdzam ar tableti, kas vienmēr ir ar mērķtiecīgu efektivitāti un mazāko efektīvo devu. Katram personiski arī iekombinēta, katram personiski izvēlēta, lai būtu pēc iespējas mazāk vai vispār nemaz blakus efekti, bet tomēr efektivitāte būtu vēlamā. Ko mēs saucam par efektivitāti? Sasniegts asinsspiediena mērķis, normāls asinsspiediens zem 130 uz 80, ārstēšanas mērķis zem 130 uz 80, bet jāatcerās gan medikamenti jālieto regulāri un ilgstoši. Lielākā daļa tablešu ir ar 24 stundu darbības ilgumu. Tas nozīmē, ka pēc 24 stundām iedarbība beidzas. Ja taisam brīvdienas tabletēm, sestdien, svētdien vai atvaļinājums, tad pēc tām brīvdienām atkal visa regulācija ir jāsāk, diemžēl, pilnīgi no nulles. Pacienti ļoti bieži aizbildinās ar to, ka zāles aizmirst, tāpēc neiznāk iedzert regulāri. Tas tāds neliels pašdisciplīnas jautājums. Otra lieta, tad, kad pacienti jūt, ka spiediens jau nedēļu vai 2 nedēļas ir normāls, tad pacienti uzskata, ka zāles var nelietot. Diemžēl tas tā nav. Es jau teicu, tikko kā ir kāds pārtraukums, asinsspiediens atkal paaugstināsies. Un faktiski visa tā iepriekšējā regulēšana, viss iepriekšējais ieguldītais darbs ir vējā, viss jāsāk no gala. Es gan gribētu aicināt vienmēr, darīsim katrs to, ko protam. Ja mēs ejam pie ārsta pēc padoma, tad ņemam vērā un arī klausam ārsta ieteikumus, jo katrs mēs zināsim, kā šo situāciju risināt labāk. Dzīvesveids viennozīmīgi ietekmē asinsspiedienu, gan tas, cik daudz kustamies, gan tas, cik daudz ēdam, un gan tas, ko mēs ēdam. Arī miegs, arī stresa līmenis, arī smēķēšana, tas viss spēj ietekmēt asinsspiedienu. Un ja asinsspiedienam pievienojas klāt vēl kāds no šiem riska faktoriem, tad faktiski, diemžēl, arī pārējo kardiovaskulāro slimību risks augumā. Ja ir 2, ja ir 3, ja ir 4 riska faktori, tad sirds un asinsvadu slimību risks ir pietiekami augsts. Tādu mēs to uzskatām, ieraugot šādu pacientu. Un tad gan vairs ar vienu tableti nepietiks, tad būs vajadzīga lielāku devu ārstēšana. Veselīgs dzīvesveids, it kā jau visi to zinām, kā ir jādara, ka vajadzētu pasportot, ka vajadzētu pavingrot, nedaudz varbūt paskriet vai pabraukt ar velosipēdu, bet ar ēšanu gan parasti visas tās attiecības ir drusciņi savādākas. Un klausoties pacientu stāstus, ko viņi uzskata par veselīgu ēšanu,
Nu, jāsaka, brīžiem jāaizdomājās, no kurienes tiek ņemta informācija. Bet, ja mēs runātu pavisam vienkāršot, tad ļoti labas kvalitātes ēdiens, kurš pārsvarā balstās tieši uz dārziņiem, nevis uz lapām, bet uz dārziņiem, pakšaugiem, labu olīveļu, un tad nedaudz no visa tā, kas garšo, bet vēlreiz gribu pateikt, labas kvalitātes lietas. Un labas kvalitātes lietas tās nu gan vajadzētu pētīt, un tās nu gan vajadzētu izzināt, jo tās ir lietas, ko katrs liekam sevī iekšā. Un sliktu kvalitāti neviens sev noteikti negribētu novēlēt, lai pēc tam nekrātos dažādas problēmas, iekaisuma risks, onkoloģijas risks un sirdslimību risks. Ar dzīvesveidu izmaiņām var samazināt asinsspiedienu viennozīmīgi, regulārs sports, normalizēts svars, ēšana, pareizs uzturs, īpaši ar samazinātu sāls daudzumu, jā, var samazināt asinsspiedienu, un ja pacientam ir tā saucamā prehipertenzija, jeb sākotnējā stadija paaugstinātam asinsspiedienam, mēs arī ar pacientu mēģinam norunāt 2-3 mēnešus, piekopt pareizu dzīvesveidu, veselīgu dzīvesveidu, cerībā uz rezultātu labam asinsspiedienam. Bet ja asinsspiediens jau ir ilgstoši paaugstināts, tad tikai ar dzīvesveidu vien nepietiks, bet ir jāatcerās gan, ka veselīgs dzīvesveids noteikti būs ārstēšanas sastāvdaļa pie jebkuras sirds un asinsvadu slimības, tieši tāpat kā pie augsta asinsspiediena. Ja nu pacienti uzskata, ka katram ir savs asinsspiediens, nereti citi saka, viņiem 160 uz 100 ir viņu asinsspiediens. Tā nekad nav bijis. Jebkurā vecumā, vēlreiz gribu atgādināt, jebkuram dzimumam asinsspiedienam ir jābūt 120 uz 80. Ja tas ir ārstēts spiediens, tad mūsu mērķi ir zem 130 uz 80. Tā ka vienmēr ir jāatcerās, ka augsts asinsspiediens nav katram individuāli pielāgojama lieta. Un arī atšķirībā no vecuma, atkarībā no vecuma, arī nav jābūt augstākam spiedienam 50 gados 150, 60 gados 160. Nē, tas ir kļūdains uzskats. Asinsspiedienam ir jābūt 120 uz 80. Paaugstināts asinsspiediens ir bīstams pirmkārt insulta risks, jo insults ir saslimšana, kuras vissvarīgākais, visnoteiktākais riska faktors ir paaugstināts asinsspiediens. Ja cilvēkam ir vairāk riska faktori, tad pat nedaudz paaugstināts asinsspiediens, diemžēl, var būt insulta iemesls. Tā kā faktiski runājot par insultu, viennozīmīgi nosaucam pirmo riska faktoru paaugstinātu asinsspiedienu. Bet arī pārējos dzīvībai svarīgos orgānus ietekmē paaugstināts asinsspiediens. Nevelti mēs saucam arī arteriālu hipertenziju ar mērķa orgānu bojājumu, kas nozīmē, ka tiek ietekmēts sirds muskulis, pie augsta spiediena tas paliek daudz izteiktāku, biezāku kreisā kambara sieniņu, ko varam konstatēt ehokardiogrāfijā, kas vēlāk neārstēts var novest pie sirds mazspējas. Tieši tāpat tiek ietekmētas nieres, tieši tāpat tiek ietekmēta pati asinsvada siena, kas mehāniski jāsadzīvo, ir ar augstu asinsspiedienu. Tā ka augsts asinsspiediens ietekmē visas dzīvībai svarīgās sistēmas un orgānus. Tas gan būtu katram individuāli, ja asinsspiediens vienmēr ir normāls un pēkšņi tas sāk kāpt virs 150, 160 un ir ārkārtīgi slikta pašsajūta, tad varbūt tomēr labāk aicināt palīdzību. Ja pacients jau zina, ka viņam ir arteriāla hipertenzija, daudz ir iemācījušies ar to sadzīvot un pie augstāka spiediena paņemt konkrētu medikamentu, kas samazinās asinsspiedienu, bet viennozīmīgi 180 plus noteikti vajadzētu meklēt palīdzību, lai ātrāk varētu asinsspiedienu normalizēt.
Nu, lai katrs cilvēks justos vesels un dzīvespriecīgs, ļoti svarīgi būtu pirmkārt zināt savus lielumus, ja tā varētu teikt, asinsspiedienu, holesterīnu, cukura līmeni, svaru, arī to kādreiz vajadzētu pakontrolēt. Katrā ziņā vajadzētu zināt par sevi visu, lai varētu tālāk saprast, ko ar to iesākt. Jo visi vienmēr uzstādām mērķus, kā gribam dzīvot pēc 10, 20 gadiem, kāda mašīna mums būs, kādā mājā dzīvosim. Šis tomēr laikam būs mērķis numur 1, kādu veselību sev gribam. Vienmēr jau, protams, atbilde ir viennozīmīgi labu. Asinsspiediens ir viens no faktoriem, ja to mēs regulējam vienmēr apzinīgi pret sevi, pret savu veselību, tad viennozīmīgi ieguvumi būs. Un noteikti arī apzinot pārējos riska faktors un izturoties pret sevi ļoti saudzīgi, tā es gribētu teikt. Izmantojot visas mūsdienu medicīnas iespējas, un tādas mums viennozīmīgi ir, noteikti mēs varētu arī savos mērķos ielikt labu veselību pēc vairākiem gadiem.